Katru reizi, kad tuvojas svētki, urda jautājums. Ko tādu, lai uzdāvina, kas nebūtu redzēts, un dāvanas saņēmējam sniegtu patiesi pozitīvu pārsteigumu mirkli? Tagad, kad māmiņu diena vairs nav aiz kalniem, šis jautājums kļūst atkal jo īpaši aktuāls. Jo mamma taču ir pats mīļākais cilvēks pasaulē. Pirms kāda laika raidījumā jums stāstījām par enerģiskiem un uzņēmīgiem jauniem cilvēkiem, kas izveidoja savu uzņēmumu Uzvelc Kreklu. Pateicoties nepagurstošai strādāšanai un arvien jaunām idejām, šovasar ap Jāņu laiku uzņēmums jau svinēs savu 3 gadu jubileju. Tā kā mūsdienās visi ir ļoti aizņemti un lieki skraidīt apkārt, nevienam nav laika, uzņēmums piedāvā saviem klientiem izvēlēties kreklu dizainu un veidu ar dažiem klikšķiem mājaslapā. Īpašs piedāvājums dāmām ir mazu kristāliņu iestrāde izvēlētajā dizainā. Savukārt tiem, kam ar T krekliem nepietiek, ir iespēja apdrukāt veļu, priekšautus un citus auduma izstrādājumus. Galvenais nosacījums, lai vairāk kā puse no izvēlētā auduma sastāva būtu kokvilna. Gatavie krekli tiek pasūtītājiem piegādāti uz biroju vai mājām. Uzvelc Kreklu komanda gatava izpildīt ne tikai individuālos pasūtījumus, bet arī veiksmīgi sadarbojas ar uzņēmumiem, reklāmas un mediju aģentūrām. Tiesa, kopš šī gada kreklu un citu apģērbu apdruka nav vienīgais, ar ko uzņēmums nodarbojas. Jaunajā gadā esam ķeršies pie jaunām lietām, un mums tagad ir krūzītes ar apdruku, ne tikai parastās klasiskās krūzes, bet mēs esam tikuši arī pie lielajām krūzēm, par ko cilvēki parasti ļoti priecājas, jo vienmēr liekas, ka krūze ir par mazu un gribās to lielo kafijas krūzi, lai būtu tas kafijas pauze garāka un brokastis garāks, tad lūk, mums arī ir lielās kafijas krūzes. Tā kā tuvojas diena, kad ik viena māmiņa svin svētkus, īpaši apdrukāta krūzīte no bērniem vai mazbērniem var kļūt viņai par visu laiku mīļāko dāvanu. Tuvojas pavasars, būs tūlīt pat mātes diena. Esam sazīmējuši daudz visādus interesantus dizainus, kas veltīti mūsu mammām. Manuprāt, ļoti jauki mums tas ir izdevies, tā kā to var visu ievērtēt mūsu lapā www.uzvelckreklu.lv. Māmiņas dienai par godu Uzvelc Kreklu ir izveidojuši īpašus dizainus, ko likt uz krūzītēm, taču tikpat labi tā var būt mīļa bērnības fotografija kopā ar mammu no pasūtītāja personīgās kolekcijas, kas katru rītu dzerot tēju vai kafiju, viņai liks pasmaidīt. Ceļš līdz apdrukātai krūzītei sākas uzņēmuma mājaslapā, kur tiek izvēlēts krūzītes lielums un dizains un veikts pasūtījums. Kad tas saņemts uzņēmuma darbnīcā, fails tiek apstrādāts grafikas programmā. Tad tiek atrasta vajadzīgā krūzīte. Tā ir apstrādāta ar īpašu pārklājumu, kas spēj uztvert drukas krāsas. Uz īpaša sublimācijas printera tiek izprintēta sagatava bildei, kuru plānots drukāt uz krūzes. Sublimācija ir process, kad viela no cietās fāzes tiek pārveidota gāzē, izlaižot šķidro fāzi. Tātad bilde no sagatavas uz krūzīti tiek pārnesta sublimācijas tehnoloģijā ar gāzes un temperatūras palīdzību. Vispirms ar izturīgu līmlenti bildes sagatavi piestiprina pie krūzītes un tad liek presē, kur ļoti zemā temperatūrā apmēram 3 līdz 4 minūtes notiek pārnešanas process. Lai gan krūzītes ir augstas kvalitātes un apdruka no tām nost nenāk, uzņēmuma pārstāvi tomēr iesaka krūzītes mazgāt ar rokām, ne trauku mazgājumajā mašīnā. Tad to mūžs būs ilgāks. Jāpiemina, ka gan krūzītēm, gan krekliem uz katriem svētkiem tiek papildināta pieejamo dizainu kolekcija. Tagad tuvojas ne tikai māmiņu diena un Jāņi, bet arī precību laiks. Uzvelc Kreklu padomājuši arī par jauno pāri un viņu viesiem. Drīz mums būs pieejami mājaslapā arī lielie krekli, tā teikt divvietīgie krekli, kur abus kāzeniekus var ietērpt gan gulēt ejot, gan nākamajā dienā. Tā vispārējai jautrībai. Kreklus uzņēmumā pasūta arī tādas Latvijā atzītas mūzikas grupas kā Prāta Vētra un Instrumenti. Tehnoloģija, ko mēs izmantojam, ir patiešām ļoti kvalitatīva, un tā ir jaunākās paudzes tehnoloģija. Tie laiki, kad krekliņus varēja apdrukāt tikai ar plēvi vai tikai ar uzlīmēm, patiešām ir pagājuši. Ir tas tik superīgi sajūta, ka tu uzdrukā un tu pārbrauc ar roku un tu jūti, ka krāsa ir ieēdusies audumā. Turklāt piegāde tiek veikta ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī uz Lietuvu un Igauniju.